There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Where are your accusers now? Where are your accusers now? There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Where are your accusers now? With a mighty hand and an outstretched arm, you are the God who saves. Deliverer, your name. With a mighty hand and an outstretched arm, you are the God who saves. Deliverer, your name. You put the ring upon my finger, you put the robe upon my back. You throw your arms around me and say, you are my son, my daughter, don't forget. You put the ring upon my finger, you put the robe upon my back. You throw your arms around me and say, you are my son, my daughter, don't forget. You put that ring upon my finger, you put the robe upon my back. You throw your arms around me and say, you are my son, with a mighty hand and an outstretched arm. You are the God who saves. Deliverer, your name. With a mighty hand and an outstretched arm. You are the God who saves. Deliverer, your name. Oh Father, you put a ring upon my finger, you put a robe upon my back. Yeah, you throw your arms around me and say, you are my son, my daughter, don't forget. You put a ring upon my finger, you put a robe upon my back. You throw your arms around me and say, you are my son, my daughter, don't forget. Oh, don't forget. Don't ever forget this love. Don't ever forget this love. You are my son, my daughter, don't forget. Parunāsim? Par ko? Parunāsim par to, kas citur netiek runāts, par svarīgo un maz zināmo. Par nopietno un netik nopietni, par to, ko tev gribētos dzirdēt un ko vajadzētu zināt, un daudz ko citu. Ēterā skan raidījums Parunāsim par. Labrīt visiem šajā brīnišķīgajā dienā. Šodien raidījumā parunāsim par. Esmu es, Edgars Pakalns, un kopā ar jums ir Kaspars Žavners. Labrīt, Kaspar! Labrīt, labrīt! Es gribēju tev pieteikt, bet es domāju, piesaki pats, kas tu esi, ko tu dari, kāpēc tu to dari? Jā, mani sauc Kaspars Žavners, esmu mācītājs jau 10 gadus. Kalpoja draudzē Vārda gaisma, es domāju, ka daudz jau ir zināt, kā arī esmu Latvijas lūkšana nama dibinātājs, kas arī atrodas turpat Lienas ielā 28. Un, protams, es nodarbojos daudz dažādām lietām, kā arī ar mūziku, kristīgu mūziku, slavēšanu, var dažādas dziesmas dzirdēt, es domāju, YouTube'ā daudz dzirdējuši, arī strādājis radio. Nu, katrā ziņā tā esmu precējies, jā, ar Kristīni. Arī Kristīna noteikti zināma, dzirdēta. Skaisti, Kaspar, jā, izklausās ļoti skaisti. Kā tu nokļuvi līdz mācītājiem? Kāds tas šorts īsais stāsts, jā?
varbūt tā var padalīties. Es domāju, tas ir ļoti interesanti cilvēkiem, un arī man pašam savulaik arī Dievs ir mudinājis kaut kā kalpot ar vārdu un vispār tā kā iet kaut kādā tādā garīgā. Kā tas tavā dzīvē nāca? Ja īsumā, protams, tas stāsts ir garš, īsumā es, protams, īsti nebija gatavojies tam un nebija domājis, varbūt kaut kur sen bija kaut kāda doma ienākus prātā, bet es to atmetu, jo man bija diezgan tādas paniskas bailes no publiskas runas, teiksim tā, un attiecīgi es uztraucos, lai runātu, un līdz ar to es galīgi sapratu, ka tas būs pārāk man stresaina lieta. Bet, jā, sākumā Dievs man aicināja, teiksim tā, slavēšanā. Es sāku slavēt, un arī tur kādus 5 gadus vairāk es slavēju. Tas arī uz skatuves. Es nedaudz pieradu, teiksim tā, pie skatuves dzīves caur slavēšanu. Un pēc tam, jā, bija mirklis, kad Dievs aicināja, runāja uz mani specifiski, un es mēģināju Dievam teikt tā kā ne, ka es nevaru, ka es nespēju un tam līdzīgi. Bet tas bija līdzīgi, kā Mozum, kad Dievs teica, ej un dari, un Mozes mēģināja izdomāt atrunas, arī mēģināja izdomāt visādas atrunas, bet tā sajūta no Dieva bija tik ļoti spēcīga, ka man beigās bija vienkārši jāpadodās un jāsaka, labi, es darīšu, jo tā sajūta, es saku, bija diezgan izteikta, ka jāiet kalpot tieši kā mācītājiem. Tur bija tā doma, ka man Dievs aicināja specifiskā, teiksim, virzienā. Šis virziens, ka es esmu daļa no tādas lielākas networka, kā lai pasaka, tīkla draudžu, kur tieši man Dievs aicināja, tas ir ar mācītāju Andreju Šapovālovu, kas ir Amerikā, viņš ir kā saka, bāzējies tā galvenā, teiksim, draudze. Tieši uz turienu man aicināja kalpot, jā, un es arī iesāku to kontaktu ar viņu, un līdz ar to viņš man, kā garīgais tēvs, teiksim, tā vadīja visā tajā apmācības procesā. Jā. Forši, īsais stāsts ir izstāstīts, lai tev veiksmīgi tavos ikdienas pienākumos, un es domāju, nav viegli. Kas sludina, ir visādas cīņas un uzbrukumi un visādi izaicinājumi. Un tu arī esi mūziķis, bišķiņ, vai ne? Kaut noskaidrojām. Jā, kā lai pasaka, man nav nekādas arī muzikālās izglītības. Es vienkārši esmu visu mūžu vēlējies kaut kur dziedāt, teiksim tā, pat bērnībā. Vienmēr patīkās kaut ko dziedāt. Mājās bija klavieres, nedaudz arī tur kaut ko paspēlēt, bet īstenībā talants man nebija faktiski nekāds. Es nezinu, kas faktiski tas ir kaut kāds pārdabis stāsts, ka man Dievs iedeva dzirdi, balsi, arī ritma izjūtas īsti nebija. Man daudz smieklīgi stāsti ir, ka man draudze palīdz iesākt dziesmu, jo es nevaru saprast, kurā mirklī jāsāk dziedāt, jo īsti nav tas afektu stāvīgs šoks un daudz palīdz iesākt. Bet laika gaitā tas bija, es teikšu, tas ir pārdabiski, ka man, es tagad ir dziesmas, jaunas slavas dziesmā, arī mums ierakstīts dziesmas ir studijās ar Valdi Indrišu Šonaku un vēl dažādās citās studijās, kas ir dzirdams YouTube'ā. Tāpēc tas ir brīnumaini, ka no cilvēku, kuram faktiski nav neviens talants, Dievs var darīt kaut ko tādu, ka es varu tagad arī diezgan brīvis draudzē slavēt un dziedāt. Jā, slavu Dievam, izklausās vienkārši. Man bija bail runāt, Dievs to dziedina, viņš ieliek vispār runāt cilvēku priekšā. Tāpat dziedāšana, sirdī patīk varbūt, bet vēl slavēšana, jaunas slavas dziesmas, man arī ļoti mīļas ir jaunas slavas dziesmas, klausījos, atceros, ka bija arī ārzemēs un vienmēr arī mājās uzlieku uz televizoru pat caur YouTube. Un, es domāju, ir arī vērts, tad paklausīsimies, cik augstu ir debesis, kur tu arī dziedi, un lai skan jaunas slavas dziesma, cik augstu ir debesis. Cik augstu ir debesīs, tik liela, kungs, tava žēlastība ir. Cik augstu ir debesīs, tik liela, kungs, tava mīlestība
žēlastība ir. Tu piedod visus grēkus un dziedē visas vainas. Tu mūžīgo dzīvību dod. Tu piedod visus grēkus un dziedē visas vainas. Tu mūžīgo dzīvību dod. Cik augstu ir debesīs, tik liela, kungs, tava žēlastība ir. Cik augstu ir debesīs, tik liela, kungs, tava mīlestība ir. Tu piedod visus grēkus un dziedē visas vainas. Tu mūžīgo dzīvību dod. Tu piedod visus grēkus un dziedē visas vainas. Tu mūžīgo dzīvību dod. Tu piedod visus grēkus un dziedē visas vainas. Tu mūžīgo dzīvību dod. Tu piedod visus grēkus un dziedē visas vainas. Tu mūžīgo dzīvību dod. Žēlastība paliek mūžīgi, tā mūžam dzīva viņa bērnos. Tā kunga žēlastība paliek mūžīgi, tā mūžam dzīva viņa bērnos. Tā kunga žēlastība paliek mūžīgi, tā mūžam dzīva viņa bērnos. Tā kunga žēlastība paliek mūžīgi, tā mūžam dzīva viņa bērnos. Cik augstu ir debesīs, tik liela, kungs, tava žēlastība ir. Jā, cik augstu debesis, tik Dieva žēlastība, kādas Dieva žēlastības ir par Kasparu, jā? Tā kā paldies Dievam, kad viņš tiešām, mēs kā noskaidrojām aizkadrā, tik daudz foršas lietas runājam, žēl, ka jūs nedzirdējāt, bet ka nevajag baidīties, jā? Jo, kad tu uzdrošinies, pasties, cik skaisti tomēr dziesma, jā, un ja būtu teicis nē, tad varbūt nebūtu arī bijis, jā, tur šāda dziesma tapusi un tā tālāk. Tā kā vienmēr sakam Dievam jā, un varbūt vienkārši jā uz kaut kādiem izaicinājumiem, uz tām lietām, kur mēs esam bailēs un jā. Bet šodien tu esi atnācis arī pastāstīt interesantu lietu, kas notiks. Tātad būs, saprotu, būs no Amerikas atbrauks mācītājs no Bēteles, Kris Valotons. Jā. Varbūt tām var arī pastāstīt, jā, kā jūs pirmo reizi par šo uzzinājāt, vai tā ir kāda veida sadarbība, vai kas tāds ir? Jā, varbūt par tiem notikumiem es pastāstīšu nedaudz vēlāk par pašu Krisu Valotonu. Ir tā, ka mēs esam kā draudze arī Bethel Leader Network. Mēs esam arī šajā networkā kopā ar pašu draudzi Bethel, kas ir Kalifornijā, Redingā bāzēs, kur faktiski joprojām notiek atmode. Es teiktu tā, tur
es tur esmu bijis vairākas reizes, un kā izstās aptuveni svētdiena, tas ir, to reti, kur redzēt. Viņiem ir zāle aptuveni uz 1500–2000 cilvēku, teiksim, zāle, un lai visi cilvēki varētu atnākt uz dievkalpojumu, viņiem notiek 4 dievkalpojumi svētdienā, un es redzēju, kā tas izstās, kad uz rindā stāv katru svētdienu, lai tiktu iekšā vispār zālē. Un tas nepārstāv. Viņiem bija atmoda, viņiem bija tā, ka pat krita zelta, tas uzfilmēts, viss arī YouTube var redzēt. Visādas, teiksim, tādas interesantas brīnumi notika, jā. Bet kopš tā laika, tā ir viena no tādām ziņām, man patīk šī draudze tādā ziņā, ka viņi nav palaiduši, parasti atmoda atnāk, un tad viņi aiziet kaut kā tā kā. Protams, ka nav vairs tādi brīnumi vai kas, bet šo draudzi apmeklē aptuveni 10 000 cilvēki. Un, attiecīgi, 4 dievkalpojumi ir svētdienā, un katrs dievkalpojums ir piebāsts, pilns, un var redzēt, cik daudz cilvēku nāk. Šajā pilsētā dzīvo aptuveni 100 000 cilvēku. Viņa neliela pilsēta, vispār Redinga, ja pastāst, viņa neliela, pavisam neliela pilsēta. Es, kad tur biju, es domāju, tas vispār, salīdzinoši Ameriku vai pat Rīgai lielāka, Latvijā lielāks pilsētas, viņa maziņa pilsētiņa. Un faktiski 10% no šīs pilsētiņas iet uz draudzi Bēteli. Tas labi. Tas ir 10 000, jā. Kādā ziņā tas ir tāds ieskats pašā, mans personīgais ieskats, ka es tur biju. Tas bija interesanti redzēt, cik var būt kristīga pilsēta. Tā visa pilsēta var just ir tādā kristīgā gaisotnē. Tur var nopirkt veikalos parastos kristīgas lietas un tam līdzīgi. Jā, un katrs 10. faktiski, protams, tur ir vairāk kristieši, tur vairākas draudzes ir, bet katrs 10. sanāk iet uz šo draudzi. Jā, un Kris Valotons ir otrais mācītājs, pirmais mācītājs, jā, tas tā kā, kā teikt, galvenais vai kā mācītājs ir Bills Johnsons, ko noteikti daudz zina. Un Kris Valotons ir kā otrais mācītājs, viņš jau ir 70, viņam jau aptuveni 70 gadi, precējies arī ir jau 50 gadus, 4 bērni ir, tikko piedzima 13. mazbērns, katrā ziņā, teiksim tā, cilvēks jau labos gados, bet izstās ļoti jaunāks, tā kā viņš reāli ir. Un viņš sarakstīs daudz grāmatas, viņš kalpo arī pravietiskajā un vada skolas, bija SSM skola, kas tur ir, un attiecīgi. Bet kā tas atnāca uz Latviju, ja runā, kā līdz mums, tad faktiski tur ir tāds moments, ka viņš jau kādus 10 gadus, gandrīz katru gadu, varbūt izlaižot kādu gadu, ir Latvijā. Mēs pieslēdzāmies tagad pēdējos 3-4 gadus jau tādā sadarbībā, bet pirmais, kas vispār iepazinās, ja var tā teikt, tā ir arī man laba paziņa, vai draugs jau var teikt, tā ir Inese Šlesere, es nezinu, laikam ir zināma. Viņa atgriezās pie Dieva un 10 vai vairāk jau tagad kādus 14 gadus atpakaļ, cik es saprotu, aizbraucu uz Ameriku un netīšām nonāca tajā draudzē Bēteli un netīšām iepazinās Krisu Valotonu. Būtiski netīšām ēdot starpbrīdīs konferencē pusdienas. Un viņu paaicināja Kris parunāties, viņa tajā brīdī bija parlamentā arī, un viņa, tā kā tas kontakts radās, viņa paaicināja viņu uz Rīgu. Un būtiski kopš tā brīža katru gadu viņš, ir brauc uz Rīgu un kalpo šeit. Sadarbībā, jā, ar mums un ar Inesi. Un attiecīgi tāds tas stāsts ir, tur, protams, var iet dziļāk un visādi nianses, bet pa lielam šādi tas notikās. Jā, viņš sāk apmeklēt. Un kāds tas viņam virziens, tā kā viņš vairāk stāsta stāstus vai kaut kādas liecības vai kaut kādas skaidrojumus vai, kāds tas formāts? Formāts ir ļoti dažāds. Principā tas ir, varbūt, viņš arī ir kalpojis History Makeros vairākas reizes. Ir bijis Jesus Culture šī grupa. Šogad arī viņš, History Makers bija Latvijas šogad kaut kad bija, atpakaļ. Bet šogad, laikam, viņš nekalpos History Makeros. 23. gadā viņš kalpoja tieši, tad bija
labajā vēstī, jā, bija vakars tieši speciāli domāts priekš jauniešiem, kur viņš runā atkal tēmas, kas ir svarīgas jauniešiem. Viņš ir ļoti tādā ziņā plaša profila, es teikšu tā, kalpotājs, kas saprot ļoti daudz virzienus. Viņš var kalpot pravietiskajā, kalpot vienkārši ar atziņu, ar dziļām atziņām, gudrību un tam līdzīgi. Katru reizi, kad tu ej uz šo kalpošanu vai kaut kādu semināru vai konferenci, tad attiecīgi noteikti cilvēki saņems kaut ko. Protams, uz ko vairāk ir ievirze, ja tas ir jauniešiem, tas ir jauniešiem vairāk, ja tas ir, kā šajā gadījumā, būs divi semināri, kas ir līderiem, biznesmeņiem, bet es uzskatu, tas arī visiem, jo katrs mēs esam līderis kaut kādā savā jomā, tāpēc nevajag domāt, tas ir tikai kaut kādiem īpaši tādiem augstiem, es nezinu, biznesā cilvēkiem vai politikā vai draudzē kaut kādiem mācītājiem. Nē, tas ir domāts katram vienam, jo arī māmiņa mājās ir līderis saviem bērniem. Un tāpēc tas ir jebkuram cilvēkam. Un sieviešu vakars, kur viņš atkal specifiski kalpo sievietēm ar, jā, tur man ieskats maz ir. Jā, neesi bijis tajā. Bet cik atsauksmes, jā, aizpagājušajā gadā bija ļoti daudz, sanākušas arī kaut pie 200 sievietēm uz šo sieviešu vakaru. Un tas ir arī viena no dāvām. Viņš ir kā garīgais tēvs jau savos gados, un viņš, jā, tā sajūta, ka cilvēki dabūna dziedināšanas tīri tādas garīgas, mentālas caur viņa kalpošanu, jo viņš pats arī, viņa tas stāsts ir tāds, ka viņš uzauga ļoti nelabvēlīgā vidē, arī viņa stāsts arī ir tāds interesants, tas, ka viņš uzauga nelabvēlīgā vidē, viņam bija bērnībā pastāvīga mazvērtība, viņu vienmēr uzskatīja par sliktāk, zemāk teica to viņam, un attiecīgi pēc tam viņš kļuva par biznesmeni, kur viņš vairākas reizes pazaudēja visu, kas viņam bija. Viņš kļuva līdz miljonāram un pazaudēja visu naudu atkal. Un tam līdzīgi. Un tad Dievs viņu aicināja kalpošanā, aicināja jau kopā ar Billu Johnsonu iet šajā draudzē kalpot. Un tur faktiski tas notika tā kā, atmodas tāds moments, ka visa pasaule faktiski uzzināja, šo vīru, Kris Voltonu, viņš ir kā pravietis, arī kā mācītājs, kā skolotājs un tam līdzīgi. Bet, viena no tām lietām, ko viņš nes, ir tas, ka tava pagātne, nenosaka tavu nākotni, tas, ka viņam bijusi grūta pagātne, līdz ar to viņš var palīdzēt daudziem citiem, kuri domā, ka viņi neko nevar sasniegt, ka viņam bijuši grūta pagātne, ka tieši Dievs tos cilvēkus var lietot. Jā, izklausās daudzsološi. Jā, ļoti, ļoti labi pastāstīja, paldies. Iesim tad vēl vienā jaunslavas dziesmā un atgriezīsimies tad, kur, cikos, kādi veida pasākumi notiks un kur var atrast informāciju. Tā kā, jā. Tevi apslēpts es esmu, tevi pasargāts. Zem taviem spārniem es eju, tevi dzīvoju. Tevi apslēpts es esmu, tevi pasargāts. Zem taviem spārniem es eju, tevi dzīvoju. Pie tavām kājām es, pie tavām kājām es, pie tavām kājām es dzīvi nolieku. Pie tavām kājām es, pie tavām kājām es, pie tavām
apslēpts, es esmu tevi pasargāts. Zem taviem spārniem es eju, tevi dzīvoju. Pie tavām kājām es, pie tavām kājām es, pie tavām kājām es, dzīvi nolieku. Pie tavām kājām es, pie tavām kājām es, pie tavām kājām es, dzīvi nolieku. No grēkā atsakos, pie tevis atgriežos, lai ar tevi staigātu, tik tevi mīlētu. No grēkā atsakos, pie tevis atgriežos, lai ar tevi staigātu, tik tevi mīlētu. No grēkā atsakos, pie tevis atgriežos, lai ar tevi staigātu, tik tevi mīlētu. No grēkā atsakos, pie tevis atgriežos, lai ar tevi staigātu, tik tevi mīlētu. Pie tavām kājām es, pie tavām kājām es, pie tavām kājām es, tevi nolieku. Pie tavām kājām es, pie tavām kājām es, pie tavām kājām es, tevi nolieku. Zem taviem spārniem es, zem taviem spārniem es, zem taviem spārniem es, vienmēr staigāšu. Zem taviem spārniem es, zem taviem spārniem es, zem taviem spārniem es, vienmēr staigāšu. Labrīt, mīļo radio Marija klausītāji. Šodien parunāsim par. Esmu es Edgars Pakalns un viesos ir Kaspars Žavners. Sveiks, Kaspar! Sveiki, sveiki. vēlreiz. Jā, mēs šodien tā galvenais uzsvars ir par to, kad būs no Bēteles mācītājs no Amerikas Kris Valotons. Jā, un tad kad, kur, kas notiks, varbūt sākam ar kāda veida, cikos, kur? Jā, tad faktiski būs 3 tādi galvenie pasākumi, 2 semināri un pēc tam konference. Un tas tātad tajā nedēļā, kad ir 30. septembris, pirmais tātad pasākums ir otrdien 30. septembrī, priekš sievietēm, sieviešu vakars celies un spīdi 18. Un tas ir viesnīcā Belavju, bijušais Maritim, kā saucamais, Pārdaugavā. Un, jā, bet uz semināriem ir nepieciešama reģistrācija. Jā, tāpēc reģistrācija ir mūsu mājaslapā vārdaGaisma.lv. Arī iet, un tur var attiecīgi varēs redzēt visu to reģistrāciju un kā tur, kas tur jāizdara. Un pēc tam būs ceturtdien līderu seminārs, arī ar Krisu Valtonu.
Tātad tas ir otrais jau oktobris. 2. oktobrī, arī 18. turpat Belavju viesnīcā. Un līderu seminārs arī, kā es stāstīju, tas nav domāts tikai cilvēkiem, kas ir kaut kādos augstos amatos un mācītāji vai biznesmeņi. Protams, tas domāts arī viņiem, bet arī visiem pārējiem. Principā es uzskatu, tas ir katram vienam ir vērts pabūt šajā vietā un saprast, jo viens no viņa, es teiktu, Krisa Valtona dāvanām ir iedrošināt vai aktivizēt, pacelt, apmācīt, būt par līderi, jā. Tāpēc tas arī tā, un uz šo semināru attiecīgi arī nepieciešama reģistrācija. Tas ir viss mājaslapā vārdegaisma.lv vai arī manā Facebook profilā arī varat tur visu to atrast. Tas ir Kaspars, Kristīne Žavneri. Mums ir viens profils, mana sieva Kaspars un Kristīne Žavneri var Facebookā. Un trešais pasākums, kas jau ir tas lielais pasākums, kas ir konference no piekdienas līdz svētdienai, notiksies no 3. līdz 5. oktobrim. Konference Reformācija un atmoda. Un notiksies viņa, konferenču zālē H2O, kas atrodas Durbes ielā 4. Tāpēc, to var piefiksēt. Piekdien, tātad 3. oktobris, 7:00. 4. oktobrī, tas ir 3 dievkalpojumi, būs 11:00 no rīta, 3:00 pēcpusdienā un 7:00 vakarā. Un svētdien atkal 5. oktobrī ir 11:00 un 18:00 divu dievkalpojumu. Uz šo reģistrāciju tātad nevajag, šis ir bez reģistrācijas, ieeja bez maksas. Droši visi var nākt, kam ir sirdī pabūt šajā konferencē. Būs īpaša slavēšana, būs arī viesis no Ukrainas. Slavētājs Sergejs Barta, arī varbūt dzirdēts, ļoti svaidīts un tāds, es teikšu, citādāks nekā mēs esam pieraduši slavēšanu. Jā, viņš ir tāds spontāns, vairāk iet spontānā slavēšanā, pielūgsmē, un viņš arī vadīs pielūgsmi šajā konferencē. Jā. Ko tu varbūt sagaidi šogad no šī visa, nezinu, šiem Krisa Valantona ierašanās? Es domāju, ka Dievs ir kaut ko sagatavojis, jo ir ļoti, es teikšu, tāda, kā nekad es izjūtu arī pretestību no vēlna, teiksim, tādi uzbrukumi, spiediens, jo viens no tādiem spēcīgākiem, pastāvīgi arī mūsu cilvēkiem komandā, kas palīdz visu šo rīkot, notiek visādas ķibeles. Kad mēs taisījām reklāmas tādu rullīti YouTube'am, mums tajā dienā iespēja draudzē zibens. Un nodega kaut kādas vairākas ierīces. Es pirmo reizi izjūtu, kā tas ir, ka mēs sēžam, burtiski pabeidzām montēt šo rullīti ar Krisu Valtonu. Un bija zibens trieciens, un tur, kur mēs sēdējām, līdzīgi kā šeit, visur monitori, tur datori, viss tiek montēts, un sprādziens aptuveni tāds, kā izšaut ar ieroci zem galda. Kaut kas ļoti skaļš. Babah, un viss pazūd melns, visi ekrāni melni, kaut kas tur kaut kā dūmiņa aiziet, un mēs sākam skatīties, kas ir noticis, un ieraudzījām, ka diezgan daudz ir bojātas tehnikas. Pēc tam vēlreiz arī, kad tur kaut kādu vēl lietu taisīja reģistrācija, atkal kaut kāda aparatūra nomira. Un viena no trakākajām lietām, kas notika, manai mammai uzbruka kaut kāda, es nezinu, apsāsta sieviete. Tiešām tas bija traks moments, pāris dienas atpakaļ piekdien. Mēs sapratām, ka jābūt ļoti uzmanīgiem. Jo, uz ielas? Uz ielas, tiešām. Viņi gāja pēc mazmētes uz skolu. Un jauna meitene, vienkārši neko nesakot, es varbūt tādās niansēs negribu stāstīt, bet, sāka sist viņu, un diezgan traki, viņai ir lausta roka šobrīd, mēs arī brauksim, uz. Katrā ziņā velns, es pēc tā, cik es redzu, cik velns pretojas tam, jo mums ir bijuši, parasti, ka mēs taisam šādu liels mērogu pasākumus vai konferences, var jūs pretestību, var jūs dažādas kaut kādas lietas.
Bet šeit tas ir tik ļoti redzams, ka vēlnam tas nepatīk. Tāpēc mēs saprotam, ka Dievs ir kaut ko sagatavojis īpaši. Jā, tāpēc es domāju, mīļie, nākat, piedalieties, jo ja pretinieks pēc tā var bieži vien saprast, cik liela, teiksim, cik daudz Dievs kaut ko vēlas tur izdarīt, cik ļoti vēlnam tas nepatīk. Jā. Nu labi, paldies, Kaspar, kā atnāci, pastāstīja par aktualitātēm, kas notiek arī jūsu vidē, un jā, kad ir dažādi kalpojumi, dažādi veidi, kā mēs varam tiešām meklēt Dievu, tuvināties viņam, kalpot viņam, slavēt viņu, pateikties, iziet varbūt dziedināšanu kādu garīgu vai fizisku, un iespējas ir miljoniem, jā, ar Dievu. Bez Dieva ir kā ir, tad ir grūtāk. Tā kā paldies, lai Dievs svētī tavos ceļos, un jā, arī visus mūsu radio klausītājs, lai Dievs svētī un sargā, un mēs atvadamies un tiekamies jau citreiz. Paldies, ka jūs esat. Jā, vislabāk. Raidījums Parunāsim par rādījumu arī ēterā, iespējams pateicoties taviem ziedojumiem. Katru pirmdienu, ceturtdienu un piekdienu, 10:00 no rīta. Parunāsim par